lai kas arī notiktu, tu mani gaidīsi tur. Noteiktajā datumā. Pēc 5 gadiem. Zvēru. Es arī zvēru. Neko viņš te nav pļāvis. Es nekad negribēšu. Kāpēc uzreiz tā, ka nekad? Tāpēc, ka tas gredzens ir nolādēts. Viņa teica, ka uzrakstīs iesniegumu. Čista kaut ko perina. Viņa kaut ko perina. Halo? Labdien! Vai es varētu runāt ar Artūru Vanagu? Jā, es klausos. Te no policijas inspektors Gido Doļskis. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atsīties, vecums nevar mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums, iekšu brauc. Чужил шоку сценика фраер! Давай, с кремом! Atradīšu! Ko mēs ķeram? Honorēju mīnusvārkus, ko Ingu? Ingu? Kādā sakrā to mēs tagad ķeram? Ka piečakarēja mani, kurš būtu domājis? Vot, te vienkārši, tā taču Da viņam vienmēr tikai tā. Es tu saku, nevajag viņās klausīties. Jā, kurš būtu teicis? Ejam! Давай, молодцы. Nu kā, zvanīja tam dārtniekam? Zvanīju. Un kā? Kā izskatās? Tīrs? Nezinu. Neapjuku, kad pateicu, ka zvanu. Cits viņu vietā būtu sācis smurgot. Šis mierīgs. Teica, ka atnākšot. Nu jā, cits būtu uzreiz prasījis, kur ir pāvēsti, par ko man jāpārāk. Tā neviens nedara. Labi, varbūt daži. Mēs taču tikko tikāmies. Varbūt viņš domā, ka es viņu izprašņāšu par dārziņiem. Es nezinu, es sajūtu, ka es visu laiku velku bultiņus nepareizā virzienā. Tu tā nešķiet? Nē. Redzi? Izrādās tas mūsu ērglis. Vanags. Jā, tas pats. Viņš ļoti labi pazīst to, kā viņu sauca. Kļavu? Jā, to pašu. Viņi ir kopā spēlējuši basketbolu vienā komandā. Pilsētas slavenības. Es tīri joku pēc iesietu Googlē un pasties, ko man te iedeva. Nav slikti. Ja noliekas pazīšanos, uzreiz ņemam ciet. Bez vārda runas. Un vajag pārbaudīt Vanagu mobilā maršrutu. Jau strādāju, pēc stundas būs īdrukas. Klausies, malacis sevi. Vēl kaut ko uzraki? Tu maz? Sākumā man pietiks. Jūtu, ka mēs beidzot šito vēzumu izkustināsim.
nomierinies taču. Tu teici, ka viņiem pret tev nekā nav, ka tu vienkārši aizies, tu parunās un viss būs kārtībā. Es tev saku, Nu jā, nekā nav. Kāpēc tad zvanīja? Kāpēc? Jāstiekas ar Zīli, viņš tur ir bijis. Viņš droši vien zina, kāds tas doļs ir, ko no viņa gaidīt. Varbūt viņi vienkārši uzzināja, ka tu pazīsti Māru un visu. Un varbūt. Viņi bija tur mazdārziņos, pie vasarnīcām. Mēs ar Māri gandrīz iekritām. Ko? Tur bija policija un tu man neteici? Tu saproti vienkārši, ka tev var tagad... Es vienkārši negribēju, lai tu uztraukos, saproti? Viss jau bija kārtībā, Māris bija ārā no Latvijas, viss bija mierīgi. Tu saproti, ka tev tagad var vienkārši iesēdināt dēļ tā, ka... Pagaidi, es uzmanīšu tūlīt Zīlim. Oskar, čau, tēs. Klausies, mēs varam satikties? No ko viņi to tādu izdarīja? Viņi to piečkarēja? Aizmirsti mana lāža. Aizmuka pa virtuves durvīm. No kāpēc viņi tā mauc pakaļ? Aizcirta durvis, viņa šeit strādāja taču, ka žurka visas izējas zina. Nu, kur viņi tagad dzīvos? Viņi taču beigas būs. Kas? Viņai beigas būs, viņi taču nevar tāpat nekur dzīvot. Havaize, braucam. Viss būs labi, Artur. Es pēc stundas piebraukšu. Viss būs labi, jā? Pagaidām. O, paldies. Artūrs grib satikties. Kādas tādas darīšanas? Nu, ko jūs bīdat? Nesaprotu. Ko mēs neko nebīdam. Vienkārši viņš grib satikties, aliņi iedzert. Man atļauj jāpaprasa. Ko vēl labāk pastāstīs, kā tevai Ingai iet. Aizgāja. Drīz viņai jābūt atpakaļ. Un ko tas saka lietas dēļ tā gredzena? Nē, bet tu jau gan varēji kaut kā mierīgāk. Ko viņi man to gredzenu neatdeva? Un tu noskaidroji, kur viņi to gredzenu dabūja? Jā. Nopirku uz ielas no kaut kāda alkaša. Pasaks. Ka alkašs tev nezinās, kur gredzenu realizēt, ja? Visam tāda lieta kā Lombardi. Pagad, tu viņu turi kaut kā aizdomās? Nē, galīgi nē, es vienkārši saku, ka viņi melo. Kāpēc, lai viņi melotu? Nu kā, kāpēc viņi nesaka patiesību? Zini, laikam nav izdevīgi, ne? Nē, es neko nesaku vienkārši. Man jau liekas, ka būtu jānoskaidro, kur viņi to gredzenu dabūjusi. Bet es tev kā draugs tik tā saku. Viss beidzam. Protams, beidzam, jā. Citādāk sastrīdēšos ar tevi viņas dēļ atkal. Labi, viss. Es iešu pastaigāties, es slikti gulēju. Jaunā dzīvoklī kaut kā, zini. Jā, starp citu, tas dzīvoklis. Nu kā, mamma apmierināt, ne? Kur tur dzīvoklis kā dzīvoklis, normāls, balkons tāds labs, bet viss svešs, nepatīk man viss svešs. Nu jā, nevajag, jā. Labi, varbūt pārspīlē, bet zini ko. Labi, čau, es laižu. Jā, pasveicinu Artūru. Protams. Nu, brīnišķīgi uzrakstīts. Tā it kā būtu rakstījis profs, kāds jurists. Es, Inga, vēlreiz uzsveru, ka nekādu pretenziju uz izvarošanas iesniegumu man nav, un iepriekš izteiktās aizdomas atsaucu pēc sava brīva prāta. Tikai viņas brīvais prāts izmaksāja mums 50 štukas. Nē. To es paturēšu pie sevis. Zini, tikai man viena doma nepamet. Vai tad tik tiešām var tik vienkārši izvarošanas iesniegumu atsaukt? Ar mentiem visur jau var sarunāt. Tur taču nebija ne vārdi, ne uzvārdi, nekā. Nu, var jau būt. Un kā tu domā man atdot pusi naudas, ko? Kaut ko izdomās. Tas nozīmē, ka jādomā būs man, vai ne? Es varētu atskaitīt no tavas dīlošanas daļas, ko? Man der. Tev der. Man neaizdomā kaut kas cits, nevis par fantastiski. Te es iekrītu uz 50 štukām, seifu man aplaupa uz 200 štukām. Fantastiski. Vajadzētu vienkārši tikt laukā no šīs bedres. Labi, lieta tāda. Man te ir prātā viena doma, es patiesībā par to jau sen esmu domājis. Drīz atbrauks Krievu kompanjoni no kravas pārvadājumu. Jā. Tu taču zini, ka man Brānskā ir arī filiāli. Pagā. Krievu brauks ar piķi. Gribu paņemt uz grādu. Kāpēc uzreiz tik primitīvi? Ko? Nē, tīrs bizness. Piķis ripo no viena konta, iekšā otrā. Turpini.
Nu, nē, ne tik strauji. Man vēl jāizdomā viss līdz pēdējiem sīkumam. Jātiek galā ar birokrātiju, es nezinu vēl kā tur ar apdrošināšanu, tik līdz būs skaidrs, tā arī visu paskaidrošu. Saprot, ar mani ir tā, tik līdz krīt aizā, tā uzreiz jādomā, kā no jauna uztaisīt naudu. Neko zvans, jā. Bet tas ir skaidrs, ka nekā pret tevi nav viņiem. Ja būtu, viņi nakts vidū tev no gultas būtu izrāvuši, izpurinājuši, ne jau nu zvanītos tā. Nu jā, bet ja viņi nezina, ka es pa viesnīcu dzīvojos? Ja mentiem vajadzētu, viņi tevi atrast. Bet, zini, kur tu ieberzies? Nu? Pasakot, ka zāli pļāva, viņi taču aizbrauc, redzēja, ka tur nekas nav pļauts. Nu jā, es reāli zāli nepļauju, pateicu, ka pļauju. Nu tad tagad pateiksi, ka neko nepļāvu, un uzreiz pirmais saka, negaidi, ka prasīs. Un tad jau izdomās kaut kādu labāku versiju. Nu, kādu variantu? Nu, ko es tajā dārza mājiņā varēju darīt? Ak, Dievs, nu. Nu, kur problēma? Nu, es nezinu, sastrīdējies Ievu. Aizbrauc, iztrakojies, piedzēries, nevarēja braukt, palikt par nakti, lūdzu tev. Nē. Es jau negribu pīču tajā visā iekšā, jo sāks uzdot jautājumus stulbus, kāpēc sastrīdējamies, vai es viens dzeru un tā. Nē. Nu tad pasaka, ar kaut kādu vienkārši veceni bija. Nu, aizbraucāt, palikāt tur pa nakti, čiku, no rīta aizved viņu uz pilsētu, pēc tam atbrauc atpakaļ vēl, lai, nu, zini, piekārtot, lai sens neredz, kas te bijis. Nu, ar kādu vecenīgu? Es tev tūlīt godu vārds. Vanna Kanna uz ielas vienkārši ieraudzīja, teica, sarunāja, aizbraucāt. Nu, kur tev? Klausies, man patīk, ļoti labs variants. Reāli kruta. Kā tev liekas, viņu mani var iesēdināt? Uz 3 diennaktīm, nu, kāpēc ne, mierīgi. Tagad tu necepies, ja nu nav pret tevi viņiem nekas. Ja nu vienīgi mobīlo telefonu izsakojuši un zini, ka tu ar Māri tikies, nu vienīgi. Nē, es tik debils neesmu, es telefonu neņēmu līdzi. Tad, kad gāju ar Māri tikties. Es jau zinu šos mentu prikols. Nu, tad viss, nu, tad ir mieres. Vienkārši neesi tik samīzies un tev būs kārtīgi. Jā, labi, es sakoncentrēšos un viss būs kārtībā, Es tev varu palīdzēt sakoncentrēties. Kāds es karsts aizējam, māliņā augstu iedzeram. Es uzsaukšu, atceries toreiz, par seifu solīju uzsaukšu. Jā, ļoti labi, laižam. Mācam. Bet par to beibi labu. Varbūt tev ir kāda pazīstama? Sveiks. Pastaigājies? Ko vecis mašīnu nepērk? Nezinu, neesmu prasījusi. Man patīk pastaigāties. Ir žora augšā, ja? Jā, kārto lietas. Nu ko, izlaižam aplīti? Ko? Nu aizbrauksim, vienu fiksu uztaisīsim. Atlaidīs nervus. Es vēl tu esi debils. Bieži viņam jākāpj virsū? Nav tavs sūdu darīšana. Labi izskaties! Nē, tu vari iedomāties, kādi tie menti ir mudaki, ko pilnīgi slimi. Viņi skraida pa mazdārziņiem un meklē seifa zagļus, ko. Jā, baigi mudaki. Klau, tā lieta, par kuru tu stāstīji iepriekš. Cik apmēram peso tur varētu sanākt? Jāpadomā. Nu, padomā. Apmēram kāda summa? Apmēram, rūpi runājot, tev varētu 100. Man vairāk. Kad tu man esi parādā. Lai beidzot tik laukā no šīs bedres. Jā, tieši par to.
Jā, un kā ar balto? Tur viss kārtībā, bez izmaiņām. Jā, rīt tiekas. Abi divi brauksiet. Kāpēc Dievam pietiks ar valtu? Nu jā, lai viņš pārbauda, vai viss gali ir ūdenī. Nedod Dievs vēl šeit notiktu kāds ieberziens. Jā, nulle bazāra, protams. Valsts ļoti uzmanīgs, arī Krievi droši to vietu pieskata jau kādas dienas 3, taču nopietnis dīls. Labi, labi. Jā? Jā. Vau, kas par dāmu. Čau. Čau. Sailgojies. Jā. Gaidīju tev jau ilgi. Jā. Nu ko, iedzeram vēl tad? Varbūt konjaks? Nu, ja jau ir konjaks, tā tad ir arī iemesls. Pareizi, Žora, ko? Pareizi, Žora. Tas kafiju uztaisīšu. Tiešām, Žora, kafiju dzersi? Nē, es droši jau došos. Nu, kur tu dosies? Mēs vēl konjaku neesam izdzēruši. Cilvēks teica. Nu, kur viņš teica? Nekur nesteica. Jā, Daina, varbūt. Es tad tiešām iešu. Jā. Nu, labi, es tev pavadīšu. Es tev pavadīšu. Jā. Tu tikai skaties, visu baigi prātīgi dara. Nu, nē, tu paņem acis, nē. Tu šodien mašīnu. Baigu dāmu sev dabūju, jā. Ko tu domā? Cik kāds esmu meklējis īsto dāmu? Bet viss Karobnieks. Jā, paņem taksi un pilī projām. Saprotat pareizi, prokurora kungs. Manu pavēliet izmeklēt? Jā. Es pie tā aizdomās turmā, kā viņam bija uzvārds. Tas rupēja, ka es pie viņa pat pirkstu neesmu piedūris. Nē, viņš jau bija sasists tad, kad mēs viņu savācām. Bet, nē, es saprotu, izmeklēt sūdzību, jā. Ziniet, ko tagad jau tā kļūst par normu tā? Tiklīdz, kā iziet no kabineta, tā uzreiz iesniegt sūdzību par to, ka ir ticis fiziski iespaidots. Jā, visu labu. Kei d***s, tu ļauj man strādāt. Labdien! Drīkst ienākt? O, dārznieks. Nāc iekšā. Sēdi. Kāpēc jūs uz mani tā skatāties? Kaut kas noticis ir? Stāsti. Kur lika naudu no seifa? Tu ļoti daudz pīpē. Kas starpība? Es nevaru uz to noskatīties. Nu, kāpēc tu tā mokies? Tas ir bezjēdzīgi, Norma, tam nav jēgas. Inga, paliec. Ar mani. Pie manis. Es taču nekur neeju. Ne, es domāju uz visu mūžu. Ne tagad šo sarunu, Norma, labi? Tev no viņa baila. Bail? Viņš ir nenormāls. Viņš tā neatstās, Norma. Bet kāpēc viņam vispār kaut ko teikt? Es tev aizstāvēšu no visas pasaules. Tas ir tik labs. Kāpēc tas ir tik labs pret mani, ko? Un tad tu piekrīti. Saki, ka tu piekrīti. Nu, ko tu klusēji saki? Es piekrītu. Nu, redz, tā ir labāk. Nu, ja tu vēl mazliet pasmaidīji, nu, redz. Kā tev pagāja darba pārunas? Ai, jocīgi. Tas darbs ir tāds, viņa algu praktiski nepiedāvā. Es nezinu, vai man vajag to ņemt. Inga, es negribu, ka tu strādā. Šīm sienām sen jau ir vajadzīgs sievišķīgs siltums.
Es negribu tevi ne ar vienu dalīt. Ne ar vienu, viss. No šīs dienas. No šī brīža. Sapratu, jā, man tagad viss skaidrs, sapratu, jā. Kas skaidrs? Nu, jūs par Māri, jā? Māri sakrāši tas viss. Es no sākuma neiebraucu, piedodiet. Es tagad viss salikās. Jā, es sapratu. Kāda Māri? Kļava. Jūs taču viņu meklējat, vai ne? No kurienes viņu pazīstat? Mēs kopā vienā komandā basketbolu spēlējām. Un tagad spēlē citas spēlītes. Aplaupt seifus. Beidziet jūs ko traks. Nu, beidziet tā jokot. Es viņu vairākus mēnešus neesmu redzējis. Ne, protams, tagad viņu internetā redzēju bildi, ka meklē krimināls kaut kāds. Vairākus mēnešus, sakāt. Nu, bet Māris saka, ka jūs kopā aplaupījāt seifu. Tu biji iekšā, viņš stāvēja uz vakar. Pilnīgas muļķības. Absolūtas muļķības. Ko? Kāpēc viņš tā saka? Kā es varu zināt, kāpēc viņš tā saka? Vienkārši droši vien tāpatās vien, lai noslēptu īsto bandītu. Man arī interesanti, kāpēc viņš tā saka, kāpēc viņš uz mani to saka. Tāpatās. Nu, ko tu darīji dārzā? Mājiņu kārtoju. Zāli es nepļauju tādā dienā. Nepļauju, tas gan. Tad kāpēc meloji? Kas man tagad katram garām gājiem jāstāsta, ko es darīju un ko ne? Biju es tur ar vienu. Baby. Piecēlāmies no rīta aizvedu viņu uz pilsētu, atbrauc atpakaļ, sakārtoju mājiņu. Nu, lai tētis visādus glupus, stulbus jautājumus neuz. Ar baby. Un ko darījāt? Un ko darījām? To arī darījām, ko visi dara. Es ar viņu pilsētā satikos, tā nokuļīju ātri. Iedevu savu telefonu numuru, sarunājām vakarā satikties, satikāmies, es viņai piedāvāju braukt uz mājiņu. Šī ir lielāko prieku. Nu, mobilais to bija līdzi? Kāpēc prasāt? Atbildi. Nē, nebija. Es viņu Ievai iedevu. Ieva ir mana topošā sieva. Nu, es viņu atstāju mājās, lai nezvanu un netraucēju, saprotiet, ja? Mums vienkārši drīz ir kāzas un negribētos, lai viņas pajūg. Nu, tāpēc arī vienkārši telefonu atstāju, kā neesmu un viss. Konspirators. Kaut kur strādā? Nē, bet pēc kāzām sākšu. Kur? Pie brāļa firmā. Tad tu gribi teikt, ka Māris tev vienkārši grib iegāzt. Nu, vai arī viņam kaut kas ar galvu ir sagājis grīstē. Es jums teicu, vai arī otrs variants, ka viņš vienkārši slēp īstos noziedzniekus. Es tiešām nezinu. Nu, savediet mūs aci pret aci noskaidros. Aci pret aci. Nu jā, tā nebūs mums jāterē laiks. Jādomā kaut kas. Uzreiz visu noskaidros. Pasaka man, ko man darīt? Arestēt tev vai nearestēt? Un par ko? Un par ko tu? Tāpēc, ka es skrāpu savu draudzeni, topošo sievu? Nu, inspektoru kungs. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Atteikties, ne tā zaudēt.